Brīnišķīgs ir tas kungs. Viņš tev un mani ir izglābis. Halleluja! Cik brīnišķīgi ir, ka mēs esam izglābti. Tā ir, ja nav. Tas prieks nebeidzās. Es jau laikam varu pēcmīt. Tā, tur esot rakstīts. Tā ķersim pie dziesmas tos, kas tā teikuši. Dievs ir brīnišķīgs Dievs. Un šodien tādi prieki. Ziniet, no 12. naktī beidz bombardēt ar apsveikumiem. Tā nav vēl bijis. WhatsApp. Sūt un sūt. Un no 5 atkal sāk sūtīt. Tā kā visi mācītāji ir sūtījuši draudēji lielas svētības lieldienās, Kristi augšām celšanas dienā. No bīskapiem, no godbīskapiem, no visiem sūtīja, tā kā no 5 tikai spēja lasīt. Slava Dievam par to, ka ir brāļi un māsa. Pirmo reizi 5. Nekad tā nav bijis. Citreiz vispār kaut ko nav izjūtas. Bet tagad 5 sāk apsveikt. Tas ir brīnišķīgs. Amen. Es to izdarīju vakar, apsveicu visus, bet viņi nolem to nakstiņā. Un es domāju, brīnišķīgi, tad bīstams ir bijis lūkšanās vēl pēc pusnakti. Slava Dievam, un tā cerējies. Kāpēc bija arī draudz? Paldies Dievam par to. Bet mēs esam priek pilni. Tas kungs augšām ceļus. Halleluja! Un galvenais, ka viņš mūs ir piecēlis jaunā dzīvi. Ka viņš ir mūsu sirsniņās. Ka viņš nav kaut kur citur, bet mūsu sirdīs. Ka mēs dziedām vēl tuvāk, es domāju, interesanti, kā viņš to var izdarīt. Viņš mūsu sirsniņās mājā. Kā viņš vēl var mūs tuvāk pievilkt. Bet mēs to saprotam. Ka tā pievilkšana ir tas mīlestības spēks. Jā, viņš mājo mūsos. Bet tā mīlestība bija tā kā magnēts, kas pievelk metālu. Un tā mums vēl tuvāk. Jūs ziniet, tā interesanti ir, ka pat dzīvniekiem parāda mīlestību, viņi tuvojas. Tā mīlestība viņš vēl klāt. Varbūt tu esi paskatījies tur internetā. Pat lauvas vēl klāts šī uzticība, šī mīlestība. Ka viņi tur sajūt ar cilvēkiem. Un šī mīlestība būs vēl tuvāk. Halleluja! Cik tas ir brīnišķīgi! Ka tā ir gar sadraudzība, ka tā ir gar mīlestība un spēks. Tas ir brīnišķīgi. Mēs priecējamies šeit dienā. Mums tā ir katra diena. Man bija šķabēdīgi, ka raksta, šī svētkos vai tev ir prieks? Nu vienam es gan atbildēju, ka man prieks ir katra diena. Un tā ir patiesība. Viņš ir iepriec pat mūsu bēdās. Tā kā lai pasaka kaut ko citu. Es te lūdzu Dievu, kādreiz ir problēmas visāds lietas. Un nācas vārds. Viņš iepriecina visāds bēdās. Pagaidi Dievs. Man nav nekāda iepriec. Man ir smagi. Man ir tā. Tāda man sirds. Un tomēr viņš ieved priekā. Viņš to izdarīja. Tas ir to, ko viņš izdarīja pie mani. Viņš izdarīs arī pie tevi. Ka viņš ir spēcīgs mūsu bēdās iepriecināt. Amen. Bet mēs zinām, ka Dieva vārds nekad nezūd. To, ko Dievs ir teicis, viņš ir nomodā, lai tas piepildītos. Un kādreiz jāpagaida ilgāk. Amen. Kādreiz nākas pagaidīt. Kamēr viņš mūs pakoriģē, pariktē, lai mēs būtu tādi, kas saņemtu atbildes. Lielāka problēma jau ir tā. Tas viens klupšanas akmens kristiešiem. Ja jūs paliekat manos vārdos, un ja man vārdi paliek jūsos, tad jūs varat vilkt, ko gribāt. Tas mums tiks dots. Vienīgais, kas izslēdz, saņemt atbildes lūkšanām, jo mēs nepaliekam viņu vārdā, un viņu vārdi nepaliek mūsos. Amen. Bet šodien pat cik visa pasaule visādos veidos svin. Tu redzēji, kā viņi svin, ko tikai nedara. Un tā reliģija vairāk pievēltos cilvēks nekā dzīvais Dievs. Mēs to redzam. Un tagad nu ir grūti, tagad nu ir
Kovids, un tagad visiem distancē ir grūti. Bet tik un tā, viņi dara to, ko viņi darījuši. Dievs gan to neliek darīt, bet cilvēki to dara. Cilvēki izdomā. Ja nav šī tuvība ar Svēto garu, tad cilvēks kaut ko meklē. Ziniet, man viens teica, viņš teica, ka mana sieva ir uz īsumu, tāda, lai es tiktu viņai klāt, lai viņi būtu labvēlīgi uz viņu puķines. Kaut ko jāuzdāvina, lai salabinātos. Ka tev ir šī gara sadraudzība, Svētajā garā, tev par to nav jāuztraucās. Tev nav tur. Tas nav grēks, nes to krustu un stiep pa visam vietām. Bet tad tev ir dzīves attiecības. Tu zini, ka tas apēdina Svēto garu. Ja domā, ka to krustu nesdām, kļūs labāk, ja tuvāk, no tas ir galīgi garāk. Amen. Tas neko nedod. Bet šī svētā sadraudzība, brīnišķīgi. Tā ir pāri visam. Netiesāsim mēs nevienu. Viņi meklē kā ceļu. Pāvils arī meklē ceļu. Kā to kungu pagodināt un vajag dzīvo Dieva draugs. Amen? Viņš meklē, viņš bija dedzīgs farizējs un viņš gribēja Dievam kalpot no visiem. Un Dievs viņu apžēloja atklājas pie Damas svētā. Mēs arī lūdzam, lai Dievs viņiem atklājas. Kādreiz Mārtiņš Luters. Viņš taču arī gribēja sasniegt pilnību. Un, ziniet, tur ir kolizētās kāpnes, kurš jākāp augšā uz ceļiem, jo ir lasījuši Lutera biogrāfiju. Un viņš kāp augšā par tām kāpnēm. Lai būtu tuvāk Dievam, lai sasniegtu kaut kā pilnību. Es vairs neatceros, kurā pakāpienā Dieva gars uz viņu runāja. Un pateica, ka ar miesas darbiem nekur nevar panākt, ka taisnais ticībā dzīvo. Dievs viņam atklāja to, ka taisnais dzīvos ticībā, nevis kāpjot tur pa kāpnēm un ciesdams asiņainiem ceļiem. Redziet, cik brīnišķīgi, mēs dzīvojam ticībā. Halleluja, ticība ir dzīve. Tavu ticība ir dzīve, ja tu nebūtu šeit. Viņi darbojas tavā dzīvē. Viņi tavā sirsniņā. Tā ir tas brīnišķīgs, kas sadraudzība ar Dievu caur Svēto garu. Slava Dievam! Un mēs mācāmies no to, ko Dievs mums ir devis. Amen, lai pieņem to vārdu, kas mums ir atstāts. Jo tā ir dzīvības maize. Tas vārds ir gars un dzīvība. Amen. Dieva vārds pa vēl neiziet. Viņš dara Dieva prātu. Amen. Mēs kādreiz esam tādi bērni. Mēs pateicamies, ka Dieva vārds dara viņu prātu. Amen. Un tad mēs viņam pamācām, ko lai viņš izdara. Dieva prāts nav ritīgs. Mēs viņu pamācām, kā lai viņš izdara, ko lai viņš izdara. Bet tas Dieva vārds bez tā lūkšana, viņš darbojas. Visvairāk var pateikt, darbojas. Halleluja, viņš darbojas. Viņš teica, kā tu man tā varēji pateikt? Es netieku vainot to vārdu. Tur piebrauc iekšā vienā servisā, tur kādreiz ziļuguņi iet pagaisa. Un viņš teica, kā это мне ты сказал? Избавиться не могу от этого слова. Es teicu, tu jau teici, ka tu Bībeles iemecāts, kur uzrakstīt Dievvārds ir dzīves. Neuztraucies, slavē Dievu. Pateic 5 vārdus, slavē Dievu. Tas darbojas. Tāpēc, ka tas ir Dievvārds, viņš pavēl neiziet. Amen! Au! Slavēt Dievs! Mēs skatāmies, kā tā gāja mācekļiem. Mēs esam mācekļi. Tā ir? Mēs esam mācekļi. Paskaties Lukas evaņģēlija 24. nodaļu. Un tu mūsu debes Tēvs svētī tā, ka tu tiešām raksti uz mūsu sirdžu plāksnēm šo vārdu, lai tas savienojas ticībā. Lai tas paliek mūsos, kungs. Lai tas nes mums svētību, mūsu kalpošanai, mans Dievs. Mēs atveram un lūdzam atver tu mums saprašanu pilnībā, visu izprast un saprast. Āmen. Mums vienmēr vajag lūgt, lai Dievs mūs apskaidro. Un šeit ir rakstīts tāds vārds, no 1. pants saka. Bet pirmā nedēļas diena ļoti agri gaismai austot, sievas nāca pie kapa un es svaidama zeltu, ko tās bija sataisījušos,
Un vēl kādas citas bija līdzi ar tām. Sievas gāja. Jēzus gan teica, ka viņam būs ciest, ka viņam būs 3 dienas zemes klēpī gulēt, kad farizēji viņam prasīja, lai viņš dod kādu zīmi. Atcerieties. Un Jēzus teica, cita zīme jums netiks dot, kā vien Jona zīme. Kā Jona bija 3 dienas dzīves vēderā, tā cilvēks dēls būs 3 dienas un nāk zemes klēpī. Nu, laikam tās māsas nedzirdēja. Varbūt viņas tur nebija klāt. Viņš ir visus tos 3 gadus nav dzirdējuši šo vēstu, ka Jēzus celsies augšā, ka viņš kapā nepaliks, ka viņš ir nācis darīt tēvu uzdevumu, ka viņam ir vārā atdot dzīvību un atkal paņem. Nu, laikam viņas nav dzirdējuši, jo viņas sagatavojuši viņu miesvaidīt, sagatavot kapam. Tātad viņam tas ir aizgājis garām. Es gribu par šaubīties, vai 3 gadu laikā viņi nedzirdēja, no ko nedzirdēja šo vēstu, ka tāds viņš nāk uzvarā. Jūdu ķēniņš Jeruzalēmē. Tās, kur Jānis Kristītājs teica, tas, kas nes pasaules grēkus, Dievu Jēzus. Grūti ticēt, pareizi, kā 3 gadus viņi to nedabūja dzirdēt. Bet lai nu kā nebūtu, bet viņam sirds ir dedzīgs. Viņam ir dārgs svaidamās zāles, viņas iet. Māsas iet. Viņš grib sagatavot. Viņiem sirdī deg. Kaut kā bez izpratnes, bet viņiem tas deg sirdī. Un viņas tur iet. Tu dzirdi, viņa sirds. Vienu decīt, vienu netietiek. Kaut kur var palaist garām to labo vēstu. Kaut kur tas var aiziet garām. Un viņš aiziet pie šī kapa. Un tā garā skatās, un tas atrad akmeni no kapa novēl. Atrod novēl. Ko nu darīs? Brīnums. Tev nav šie brīnumi, kad tums aiziet no tavas dzīves. Kā grēks aiziet no tavas dzīves. Kad tavs sirds nospiestība aiziet projām. Tu esi lūdz Dievu pēc lūkšanām. Tu atskārties, kad aizgājis prom smagums. Vecie cilvēki man mamma teica, tā kā akmens no sirds novēlās. Redziet, cik brīnišķīgi. Tur bija eņģelis atnācis. Dievs arī sūta eņģeļus un kalpošanas gars. Mums palīgā tiem, kam jāmanto pestīšana. Viņš sūta mums palīdzību. Viņš mūs stiprinās. Viņš dod mums spēku uzvarai. Svētā gara spēks ir dots uzvarai, uzvarai, uzvarai. Tas nav zaudētāji gars. Tas ir spēka, gudrības, mīlestības gars. Gars spēkā ir uzvarā. Uzvar nav ne ar miesu, ne ar prātu, ne ar gudrību, bet ar manu garu, saka tas kungs. Redziet, kur ir uzvara. Un ja nav uzvara, tā tad nav gara spēks. Mēs Andrei viendien stiepam čuguru vannu. Mums bija jātiek no viņas vaļā. Andrejs teica, vai mēs to varēsim bīt? Viņš teica, vai tu varēsi vēl? Es domāju, es jau galīgi vēl sarūsies neesmu. Un mēs nesām. Mēs paņemam to vannu un aiznesam, ka 30 metrus. Iecēlam pusiņā. Un otrā dienā es apzinājos, ka man vēl ir muskuļi. Šur tur pajūt. Tāpat ir ar Dievu. Tu jūt, kaut kas aizgājis projām, tu esi atbrīvojies. Vai mēs tā nepiedzīvojam? Un kādreiz ilgi nejūtam šo brīdi. Kādreiz ilgi mums rodās busos. Dievs, es jau 3. reizi lūdzu. Pāvils arī 3. reizi lūdzu. Dievam apmigriet pietiek tev ar man žēlstību. Mums jāturpina lūgt, lai saņemtu atbildi. Amen. Šis akmens ir nos. Tur cita evaņģē rakstīts, ka viņš gāja un domāja, kas viņiem novēlas akmeni. Cilvēki bieži domā, kas man palīdzēs. Tikai Dievs var palīdzēt. Tikai viņam ir palīdzība, tikai viņš spēja palīdzēt. Tikai viņš zina, kā tev palīdzēt.
Viņš atgāja un domāja, akmens liels. Mēs nevarēsim, Dievs visu var. Tas kungs visu var. Viņam absolūta var. Amen, tavam kungam ir absolūta var. Viņš visu var tavā dzīvē. Viņš visu var vērst pa labu. Viņš kā iebām apceļ šogu apkārt, ka neviens tur netiek klāt. Aleluja! Tu redzi, kāds ir tavs kungs. Gar acīm skatās. Brīnišķīgi. Tavs sirds negavelē. Man sirds gavelē. Ka tāds ir mans kungs. Ka tāda viņa žēlastības pildības mērs pie mani. O, slāva Dievam. Tās gāja iekšā, tā kungi es mies neatrāda. Viņš dodas iekšā. Viņš turpina darīt to, kas ir viņa sirdī. Viņš neapstādīja tas. Viņam vairs nav problēma, kas novēlas akmeni. Viņš var iet tālāk pie to kungu. Viņi var iet ceļā uz priekšu darīt to, ko tas sirds ir viņam liek darīt. Ko tas sirds balss runā viņos. Ej uz priekšu. Nepaliec uz vietas, kad tu saņem Dievu palīdzību. Pēters teica, ka Dievs dod savu spēku tiem, kas dzīvo paklausībā. Viņš dod svēto garu tiem, kas paklausībai viņš dod. Viņš tev nedos spēku, lai tu būtu slinkumā palaidies. Amen. Tev viņš redz tavu sirdi. Jo tu domā paspīdēt. Viņš tev nedos. Viņš cierīgs visu godu un slāvu. Ja tu gribēsi uzvarēt, tu dabūsi spēku. Ja tev būs paprīts zaudējums, ja tev būs apnīts atkāpties, viņš tev dos spēku. Ja tu samierinies ar savus miesas prātu iegribām, es jau varu šitā, es varu šitā, bet es tev pateikšu, ka nepaklausīt Dieva vārdam ir grēks. Tur tā ir rakstīts. Tas vārds nezudīs. Tas vārds mums tiesās. Par katru veltvārdu pat izrunāt. Mums būs jāatbild. Ej uz priekšu. Kā akmens ir nost, ej uz priekšu. Kas viņi izdarīs? Ej uz priekšu. Kā es mantoju pestīšanu. Es personīgi, ja es nepazinu. Jā, es biju brīvs svakot, ka viss atbrīvot. Bet pagaid, kurš? Tas ir tāpat, ka tev izved no cietuma. Tu esi izved no priecājs, bet kurš? Es meklēju. Es gribu tevi iepazīt, es gribu pazīt tevi, es gribu satikties ar tevi. Viņi teica, tu kalnīm nav riktīgi. Šitāds piedzīvojums, brīvs un svabāk. Šitāds briesmots, un viņš ir tāds, ko viņam vēl vajag. Nu, jā, viņš tu par to kāršanos var runāt, droši vien kaut kas tāds. Nē, es gribēju zināt to, kas man izved no to cietumu grēku bēgļu. Un viņš atklājās. Viņš redzēja, ka man sirds to kāro, ka es negribu vienkārši, kā viņš to ir izdarījis, bet reāli pazīt viņu. Un viņš atklājās. Kādreiz viņš var neatklāties, mās iet uz priekšu. Tur citi evaņģēli rakstīts, ka eņģelis sēdēja uz akmeni, kā zibenis, baltās drēbēs spīdēja. Viņiem bija redzēt, viņi redzēja eņģeli. Te mās iet iekšā. Vai tu redz, vai neredz, ej uz priekšu? Ja tu esi brīvs kļūs, ej uz priekšu. Ja tev atnāc brīvi un svavadības, slavē Dievu. Kā akmens ir novēlts. Sacīs tam kalnam, lai viņš metās jūrā, viņš metīsies. Tad slavē Dievu. Jo viņš ir teicis, ka tam viņa vārdā jūs sacīsiet tam kalnām, meties jūrā, viņš darīs. Viņam gods un slavu, slavē Dievu. Halleluja. Viņš iet uz priekšu. Halleluja. Un ka tās nezināt, bet tās miesas neatrod. Atbēdī. Neatrod vairs miesas. Gājuši darīt kaut ko, bet viņas nav. Tu kādreiz arī lūdzu un nav atbildes. Ko nu darīt, nav atbildes. Man rīt vajag atbildi, bet vēl viņas nav. Bet atceries, ka viņš teica, ka viņš ir nomodā par tevi. Ka viņš tev pasargās no visu ļaunu. Ka viņš neļaus ļaunumam ienākt tavā dzīvē. Atceries to. Viņš personīgi vēstuli tev neatsūtīja, garīgo vēstuli. Bet tev ir vārds sen atsūtīts. Amen.
viņš izārdīs visu tumsības darbu. Viņš neļaus neko Sātanam izdarīt tavā dzīvē. Viņš tev pasargās. Tu dzirdi? Mazie bērni, viņi ne visi apzinās. Skrien pa garu zāli, blindīgi gar zemi. Viens pārskrien pāra, otrs nē. Tas ir lielās kājas, garāks pārskrien pāra, mazais, blindīgi. Viņš ceļas augšā, tas skrien, viņš arī skrien pakaļ. Vēl kritīs, bet viņš skrien pakaļ. Tāpat arī tu. Neskaties ne pa labi, ne pa kreisi. Skaties uz to, kas tev ir priekšīgi. Kas iet uzvarā, skaties uz viņu. Mēs te skatāmies, kas mums rāda priekšīgi. Amen, amen. Es kādreiz paskatījos filmu, mazais Džordžijs, maļītī Džordžijs bija tāds. Viņš tur strādāja pie tēva laukos, Jaunzēlandē, man liekas. Un tēvs viņam lika, katru pavasaru tur plūdu bija visādi. Un viņam lika akmeņus mest no lauka. Tas bija viņa darbs, kā pavasars, tā tikai akmeņus lidināt. Un viņš bija nolidinājies, zin tāds brīnišķīgs, muskuļu kalns. Un es biju diezgan pašā. Un tā viņš stāstīja, kā viņš to ir darījis, kā. Tas man bija priekšīgi. Tas man bija piemērs. Man arī bija treknis klāts galvas. Man arī bija švaka tuēdien. Bet tas bija mans priekšīgi. Mums visiem dzīvē gājas priekšīgi pa priekšīgi. Tā ir tā. Tu uz kādreiz skaties, un tu gribētu būt arī tā, tu gribētu darīt tā, tu gribētu saprast. Bet mums tas kungs visiem iet pa priekšu. Viņš visus gada māca un vada. Viņam ir katram atbildi. Par katru vienu viņam ir rūpe. Viņš par mani nerūpēs vairāk kā par tevi. Aleluja! Viņš rūpēs par visiem. Viņam visi ir mīļi. Amen! Un ja vajadzēja, viņš šeit Pēteri, Sātana atkāpies no mani. Briesmēs. Viņš runāja konkrēti un skaidri. Jā, Pēteri, uz tevi es celtu. Bet, kad Pēters brauc grāvi, viņš pateica atkāpies no manis Sātana. Tu nedomā to, kas Dievam patīk, bet cilvēkiem. Brīnišķīgs tas kungs. Nu ir apjukums. Bet eņģelis teikt, viņš runā uz viņu. Tā pārbūšās nolaid acis uz zemi. Divi vīri piestājas baltās drēbēs. Un ko jūs meklējat dzīvot pie mirušiem? Dievs sūt palīdzību, eņģelis. Bībelē rakstīts, ka viņš sūt arī tagad eņģeli. Pie tiem, kam jāmanto pestīšanu, Ēlijam sūtīja eņģeli. Kas viņu uzmodināja, padzirdināja, paēdināja divreiz, lai viņš dotos uz priekšu. Tu dzirdi? Tev ir apsargāšana. Ja es teicu, to bērniņu, ļaujiet viņam nākt pie mani, neliedziet, jo viņi eņģeļi debes tev vajag katru dienu redz. Tu dzirdi mīļa sirds. Tevi apsardzē. Tu to neredz, bet viņai ir. Tu tiek pasargāts, viņiem ir uzdevums. Kalpot palīdzēt tiem, kam jāmanto debes valstī. Tu esi šeit? Paklausies. Eņģeļi tev kalpo. Lembergam apsargs nepalīdzēja. Atpūšās ķēniņa maizē, kruņa maizē. Nepalīdz apsargs. Bet tev ir apsargs. Kas palīdz? Mīļais brāl un mātes, pateicies, ka tu esi pasargāts. Pateicies, ka tev ir apsargs. Ka tev nav palīdzība īstā laika. Vai tu to būtu pateicies par to? Mēs aizbraucam uz Vāciju, vēl komunismu laikos. Aizbraucam, mums tur gaidīja, kāpjam ārā. Gērīgs sagaidīt. Viens un viens. Stādīja priekšā Gērīgs. Beigās izrādījās Gērīgā mazbādās. Ziniet, Gērīgs, briesmotīgi, Vācu armija. Mums tur sagaidīja un ņem nos čemodānus. Pienāk klāt, burti vāciski runā un ņem nos čemodānus. Johans smējās, viņš teica, uzticies, tie kalpošanā nolikt. Viņš sagaida ārzemnieks un kalpo viņiem. Jēkabs teica, tas gan ir brīnišķīgi. Mēs ejam, tie nes mūsu čemodānus,
Stuma ratiņa mēs ejam. Halleluja. Braucam uz Billy Graham laikam konferenci. Nevarējām atrast. Jēkabs mašīnā. Tas skatās to kartu, nesaprot, es arī tur nav braucu, tur GPS nebija. Braucām. Jēkabs, es teicu, nu kur tur ir apstāties, arī nav nekur pilns Rīgā, tā kā pišķropam inspektors stāv. Es pa premžiem pie viņa tam, ārā, inspektori, mums jātiek uz konferenci. Mēs parādām ielūgumus, brauciet aiz mās. Tās mums noliek divas moču pa priekšu, un mēs braucam. Jēkabs teica, ārprāts, kāda slava Dievam, es mūžu tvātais piedzīvojis, ka mūs tā kā prezidents vēl uz šo konferenci. Jēkabs visu to ceļu, cik tur mēs 10 minūtes braucām, priecājās par tādu apsāku. Iekājām iekšā tad ir konference, Jēkabs nevar pieiet saviem gāļi, jūs zināt, kas mūs atvērt. Mēs ar policistiem, ar sirēnam un galkam atbraucām. Vai ieliņās? To viņš redz. Bet, kad eņģeļi lik viņam tā darīt, to viņš neredzēja. Tev eņģeļi apsākt. Au! Tu dzirdēji, ko es teicu? Eņģeļi apsākt. Visos ceļos brīžos laikos. Vienreiz braucu uz Ogru, vēl ar rašai mašīnu šikuļī, brauc, bija apsolīti Gunārā, ka mēs būsim braucam. Tāds sniegs pēkšņi, putenis, ne no gaisa, bet no tiem kokiem, cenās pār redzēt nevar. Pēkšņi vienā brīdī, gāžās kaut kas pār. Es tikai jēdzu, izpēros cauri kaut kādai čukšņai brauc tālāk. Brauc slavēdams Dievu, aizbrauc, brauc atpakaļ. Baigā kēgli, nu pēc 4 stundu brauc atpakaļ, baigā kēgli. Nogāzusies uz ceļu. Un es domāju, kā es viņai tik pār? Es pazvanīju Gunaram, es teicu, klausies, kāds briesmas. Viņš teica, ko tu domā? Tu nesaproti, bet eņģeļi jau negulēja. Viņš teica, eņģeļi negulēja. Viņi neguļ tavā dzīvē. Mēs kādreiz varam tā garīgi pagulēt. Ko jūs meklējat? Dzīvo pie mirušiem. Tev dzīvība jāmeklē. Dzīvībā tas, kas piepildās tavā dzīvē. Tev nevajag reliģija, man tā pati labi. Tu dzirdi? Nē, dzīvais Dievs teica, audziet mani. Dzīvais Dievs teica, es esmu dzīves jūglis dzīvot. Gara dzīvības spēkā. Tu audz, tu satver. Līdz mēs visi sasniedzam pilnības atzīmes mēru Jēzu Kristu. Lai mēs varam ne tikai atcerēties to, kas ir bijis, bet galvenais ir kas no tā viss. Vai šis stāsts? Vai ne tas, ka mūsu mācekļiem tas kungs piestājās? Mācekļi gāja nepareizā virzienā. Un Jēzus piestājās viņiem. Mums ir svētais gars, kas mūs māca un vāc. Kā mēs kaut kur gribam novirzīties, viņš tur nē. To neņem. Amen. Tu jūt savā sirdī, tavs prāts teica, nebūt nemaz slikti. Tu jūt sirdī, ka tas nav labi. Prātam labi, garā nav. Viņš mūs māca un vāc. Viņš neatstāja mūsu mācekļus. Viņš piestājās viņiem. Un ļoti brīnišķīgi, ka viņš izdibināja problēmu viņos. Viņam jāteiks, kas tu viens tāds svešnieks, nezinu, kas Jeruzalemi notiek. Kas tad? Viņš izdibināja, kas tad viņi sirdīs? Viņi vīlušies, neizpratuši rakstu. Mēs tā domājam, viņš nāks un uzcels Izraēlu valsti. Mēs domājam, ka viņš iesit krustā nomira. Kad tu runā cilvēku, izdibini, kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir. Viņiem nebija
pareizi atziņa mums mācekļiem. Tu dzirdi? Savas atziņas dēļ viņi gāja tur, kur nevajadzēja. Viņi palaiduši garām. Neatstājiet Jeruzalemi. Kad tu palaidi kaut ko garām, notiek problēma. Tev tik un tā vajadzēs atgriezties pie to, ko Dievs ir runājis, ko tu esi palaidis garām. Dieva vārdā viss ir svarīgs. Absolūti viss ir svarīgs. Tu nevari pateikt, tā ir sīka lieta. Es to nespēju saprast, kā daudzi teiks, tās ir sīkas lietas. Nav tik svarīgi. Tad iznāk, ka Dievs sīkas lietas sarakstīs Bībelē. Nevajadzīgas lietas sarakstīs Bībelē. Gunārs kādreiz zvanījums teica, līdz jums vēl nav tā mācība aizgājusi. Jaunā derība sākās jau no apostoļu darbiem. Tās, kas 3-4 evaņģēļi, tie nav jau galvā. Tā ir Jēzus dzīve. Jaunā derība sākās tā, kad viņš uzbrauc debesīs. Tā, kad atnāk Svētais Gārs, tad tikai sākās jaunā derība. Pēc tam kāds gudrinieks teica, tā ir vēstule Timotejā. Es ir Žāns. Nav priekš man. Cilvēki savā miesā, savā grēka dziļumā, to visu nosaka. To Gunārs teica. Vakar viens vīrs teica, mēs neticam, ka Dievs ļaus Amerikai nogrimt. Tāpēc, ka tur ir vistīrākā reliģija tagad. Viņš teica, kur ir tīrs Dievs, kur ir tīra mācība. Tos viss press vazā. Runā par tiem. Homiķis nelaulā. Gejs necēja pa priesteriem. To nedara. Rakst par tiem, kā briesmīgi tie kristieši. Paskaties, kādi viņi ir. Nenovērtē cilvēkus. Nedod viņam dzīvot. Tur, kur viņš teica, pasaules lielākā draudze. Mācītājiem trešā sieva, ar ko taisās šķirties. Par to neviens nerunā. Tur viss ir kārtībā. Tur dzīvo grēkā, dar ko grib, dar kā grib. Bet mēs zinām, ka tas ir gars, kas tur cilvēks. Nekas nav bez garā. Visur apakšai gar darbība. Tāpēc viņi savos grēkos un apmierinā. Viņš tev palīdz. Ko Jēzus dara? Pagānam viņš atver sirdi. A tev un man. Viņš klaudzīja. Ja kas atvērs. Visi no mums atkarīgs. Ja es atveru savu sirdi, man vajag. Man vajag to, kungs, ļoti vajag. Tā viņš arī dos. Tā viņš ienāk un vakariņo. Viņš neatstāja, būtu tik palikuši Jēzus vārdā, Jerusalēmē. Būtu cita situācija, būtu cits ceļš. Bet viņš savēju izvēlēja. Bet viņš neatstāja. Viņš tev neatstās. Tēvs un māte pametīs bērnu, viņš neatstās. Pateic, viņš man neatstās. Lai Sātans zina, ka mums ir uzvaroša ticība. Viņš izdibina arī tu to sirsnību. Viņš jau neuzskata viņa virsū. Uzreiz, ko jūs nezināt, kāpēc jūs šitā, kāpēc jūs tā? Viņš uzzināja iemeslus. Un tad viņš viņam izskaidro rakstu. Izskaidro rakstu. Neliec savām emocijām vārdu. Pasaulē ir grēks un ļaunums. Un tur mēs neko labi nevaram sagaidīt. Tā ir. Mēs nevaram neko labi pasaulē sagaidīt. Tāpēc, ka tur ir grēks un ļaunums. Un jūs uzvariet ļaunu ar labu. Ļaunu uzvariet ar labu. Lai viņi ļauj, tev jābūt labām. Tev jābūt glābjošām. Tev jābūt tam, kur redz, ka ir kāds starīgs. Tā kā glābiem ar glābšanas viņš rokā. Tāds ir mūsu kungs. Tāds viņš ir brīnišķīgs. Viņš tik un tā tev atradīs. Viņš ir teicis, ko tēvs ir devis, neviens neizrauš no viņa rokā. Kā viņš to darīs, kā degošs pagals, lūbūt liesmā,
Mēs to nezinām. Bet viņš cīnās. Eņģeļi cīnās par mums. Lai mēs būtu cienīgi iet debesu valstībā. Halleluja. Viņa nav šeit, viņš ir augšām cēlies. Pieminiet, ko viņš ir runājis vēl Galilejā būdams, sacīdams. Cilvēka dēlam būs tap nodotam grēcinieka rokās un tap krustā sistam un trešajā dienā augšām celties. Un tās atcerēs viņa vārdu. Kad tu runā Dieva vārdu, kāds arī atcerēsies. Kāds arī atcerēsies. Viņš varbūt nedara to ne tāpēc, ka viņš ir slikts un ļauns, bet tāpēc, ka viņš ir piemirst. Es biju pie savu dēlu. Tam atkal tur mazdēlam kaut kādas problēmas. Viņš teica, tēt, es jau tev 3 reizes lūdzu. Dēls teica, es tev 2 reizes teicu. Viņš nav izdarījis to, ko tēvs 2 reizes teica. Viņš jau 3 reizes lūdzu. Un viņš nav uz 3. lūgšanu nemaz atbildējis. Dievs arī tāpat mums dara. Ja viņš tev liek ko sakārtot, tad dari tā. Un tad ej uz priekšu. Nedomā, ka tu var kaut kam pāriet pāri. Atgādini brālim māsām vārdu. Atgādini un pateici. Pagaidi, bet ko tā Bībele teica? Ko tad Dievs teica? Neciet, vai tu briesmīgai, ne. Neriedziet paši sevi taisnēsam. Pateic, Dievs kaut ko teica. Dievs tev brīdī, Dievs tev uzrunā, Dievs tev pamudina, Dievs tev paskubīja. Jo viņa vārds ir gars un dzīve. Viņa vārds ir gars un dzīve. Halleluja. Viņš ir runājis, viņš ir teicis. Cik daudz mūsu dzīvē notiek nepareizs lietas, tāpēc, ka mēs to, ko tu esi jau zinājis, tu neesi darījis. Ko Jēzus teica? Kas zinādams ir darījis, tas dabūs daudz sitiens. Kas nezinādams būs darījis, tas dabūs maz sitiens. Redziet, Dievs ir taisnīgs. Es varbūt zinu visu, bet tas nenozīmē, ka es varu visu tiesāt un kritizēt. Katram ir savs atziņas līmenis. Katram ir sava atziņa. Un tāpēc mums jāpalīdz celt vienam otru. Dodiet roku uz zemējiem. Celiet augšā vājos. Ieprieciniet bēdīgos un skumīgos. Amen. Tagad tāds laiks, kā arī draudz tiek pārbaudīt. Cik daudz ir visādas problēmas. Cik daudz ir bailes, cik daudz ir nezinu. Tā ir. Vienkārši, ka cilvēki nezinu. Un arī ar samaitāšanu. Es dzirdēju, tur kristieši teica, kuri bija ticība, ka viņi to Covid dabūjuši. Es teicu, Dievs, esi žēlīgs viņam. Esi žēlīgs. Tur bija konferences, mācītāja konferences. Un pēc konferences neatceros vairāk, cik tur pārpār 30 cilvēku aizbrauc mācītājs slimību. Kāds vēl, kur viņam ir, viņš nav saslims. Un tā viņš viss tiesā. Es pateicu, viņiem nav ticība. Kas tic, tas visu spēj, viņš bļauj. Pāvi, kur tā ticība? Timotei atstāja slimu. Melitam nevesel. Timotei dzer vīnu tavs biežās slimības dēļ. Pāvi, kur tā ticība? Katrī kumā. Kur tā ticība? Kur Dievs dziedināja barā spēkā? Un patīgi pašai jāiziet ar vēzi. Nē, mīļa brāļa māsa. Dievs mūs vēd un gatavo katru vienu. Katru vienu. Un viņa mērķis, lai mēs būtu debesīs. Lai mēs nokļūtu tur, kur viņš ir. Viņš ir brīnišķīgs. Bet tev vajag, lai viņš svētais gars uz tev runā. Tev nav jēga, ja tavs telefons nerunā. Tev nav jēga, ja tavs radio nerunā. Ja tavs televizors nerunā. Nu nav jēga. Un tāpat svētais gars ir dots, kas mūs māca un māca. Viņš jau mūs ieved arī patiesībā. Viņš atgādina mums, tu paskaties, tu papēti, kā tur ir. Paskaties tieši, kā es teicu.
Nevis kas kaut kur kaut kā. Jo nebūs vārdam pielikt, neatņem. Amen. Tikai tāds, kāds viņš ir oriģināli. Dievs par mums rūpēs un vada. Viņš teica, ka viņš mūs ved vārdu cālēmās ganībās. Svētais gars mūs ved. Tad mums vajag šo sadraudzību. Neliecies mierā. Vajag šo sadraudzību. Svētā sadraudzība, lai mums būtu. Jo svētais gars mūs ved visā patiesībā. Svētais gars nekad nekļūdās. Kļūdamies mēs. Pie viņa apkļūdas. Man tā iznāca, tā, tev tā iznāca. Svētajam garam tā neiznāca. Svētais gars dara visu pareizi. Es jau tam nekāds labos vārds nepateicu. Bet viņš pateica, es netiek vaļā no viņiem. Tāpēc, ka tie bija vārdi priekš viņu. Tas bija viņam vajadzības. Tie nebija labi vārdi priekš viņu. Tie bija dzīvības vārdi. Varam pateikt, Dievs tev mīļa, nu tāds tu esi, nu gan jau kādreiz. Nē, tev jau rītdien nepieder. Runājot patiesību, tev jau rītdien nepieder. Viņš jau nāca atpestīt un glābt. Viņš jau savu dēlu deva pasaulē, neviens nepazūst, kas uz viņu tik. Bet iegūt mūžīgo dzīvi. Pirmais mūžīgo dzīvi. Pestīšana un glābšana. Amen. Un pēc pestīšanas glābšanas nāk visu cits pārējās piemetamās lietas un darbs. Tā viņš mūs māca. Un viņš mums deva mantojumu. Jā. Viņš mums deva mantojumu. Ejiet un sludiniet. Viņš mums deva pavēlu. Darīgam par mācekļiem viss tauts. Tās kristītām Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Viņš teica, ticīgiem mēs līdz dzīves. Ziniet, cilvēki kādi ir pasaulē? Anglijas princese, tā Megānija, kā viņa bija, šķirās. Princ Harry. Mīlestība bija līdz ausīm, un tagad šķirās. Komentāri dažādi. Viņa jau atteicās no karaliskām privilēģijām. Viņa aizgāja paši prom, Amerikā aizbraukt. Bet tagad šķirās. Un nu visi teica, laikam, Megānai nepatīk tas, ka vairāk nebūs princese, dēls nebūs princ. To es zaudēšu. Mies ar viņiem. Bet cilvēciskais ir tas, ka viņi tēmē uz kādām lietām, kur viņi var iegūt. Amen. Viss par to domā. Tā tas ir. Mantojums ir no vecākiem. Dievs mums ir devis mantojumu. Halleluja, tas ir mantojums, tā ir žēlastība. Zīmes, Marka 16. nodaļa 17. panta. Šīs zīmes ticībiem mēs līdzi. Manā vārdā tie ļauns gars izdīs jaunām mēlēm runā. Tie rokam pacels čūsku, un kad tie nāvīgs zēls, tad tās tiem nenieki nekaities. Neveseli viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad ar tiem bija runājis, tika uzņemts debesī, un sēž Dievam pa labā rokai. Un tie izgāja mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja līdzējušam zīmēm. Redziet, ko Dievs ir devis. Lai mēs darbotos ar to, kas mums ir mantojums. Lai zīmes mums seko. Tu dzirdi? Lai mēs dziedinātu slimos. Lai mēs izīt ļaunos gars. Lai mums nebūtu uztraukums. Ja mēs neapzināt apēdīsim kaut kādā Krakavas desavien bacilu. Nekaities. Kāds tev gribēs iesālīt kaut ko izdarīt? Nekaities nāvīgs zāles. Dievs to ir teicis. Jaunām mēlēm runās. Zīmēm jāiet līdzi. Dziedāt, visi prot. Nav problēmas, visi prot. Viens man stāstīja, tā dziedāja, tā gāja rokas pa gaisu. Un izgāja ārā un dūmi gāja pa gaisu. No tās pašas būtas, no tā paša avot nebūs izvīst diviem ūdeņiem. Amen? To mēs varam. Ar to mēs neparādām savu garīgumu. Bet viņš teica zīmes ticīgai mēs līdzi. Halleluja! Brālumās! Vajag satvert. Viņš teica ticīgais tu esi.
Tu esi ticīgais. Ir 100 līdzi. Kāpēc tu nedari? Kāpēc tu nedari? Tas kungs viņam palīdzēja. Jā, man kājas trīc. Kādreiz Mildīgi man ieved iekšā mājā vienā. Iemānīja, godīgi sakot. Tur nekas briesmīgs nav valīt. Atnāc tikai līdzi. Nekas briesmīgs. Cilvēks sievietā vēzi un inteliģents vesels bars apkārt. Atveduši. Vasaras laiku sludinātāji. Nu, es saprotu, ar ko esam Mildīgs karoši. Man tā kājas trīc, sirsniņa arī tā. Es domāju, Mildīgi, kur tu man ir? Mildīgi tikai dzied. Un viņš aizlūkst, izpūš pilnu. Man galva griežas. Jūs tikai neuztraucieties, ziniet. Es domāju, kā man uz kājām stāvēt. Nu, neko nevar darīt, un Mildīgi tik štumpē iekšā. Piegāja tur klāt. Vienīgais mans kungs un Dievs uz Mildīgi vairs nedomā. Mans kungs un Dievs palīdz. Apžēlojies par mani. Es nelūdzu par viņu, bet lai viņš par mani apžēlo. Ko es tur lūdzu, es nemaz vairs neatceros. Bet es pielūdzu Dievu. Pateicu āmen un laimīgs, ka tik ārā tās izstāsts. Tie tur visu kaut ko uzcielāt, kā kafiju, ko. Es domāju, kur ir iziet tikai. Un sēdēju, un tie tur runā. Un Mildīgi manā vietā evaņģelizēja. Uz visu katušu. Un paiet laiks un brauc, ātri atbrauc viņai morfiju spricēja. Un tie iet iekšā. Un ciežnā, kā viņa teica, brīnums noticis. Viņa atteicās no morfiju. Viņa vairāk nekas nesāp. Nu, tad gan bija grūti. Lai es savu baritonu nepalaist vaļā. Tas bija grūti. Man tāds prieks un dievspēks piepildīt. Tā man arī būtu atvērāt. Bet dievspēks nespēka parādīt. Viņš tev palīdz. Ziniet, tas ir brīnišķīgi. Sieviņa vienreiz man ievilka iekšā pie vienas vēžnītes. Iegāja iekšā tāda smaka, smirdoņa smaka. Pirmais, es teicu, Dievs dod spēku, es te nenokrītu. No šausmiem. Pazūd tas smaka, nav vairs. Piegāja klāt, paskaties uz viņas, ziniet, vēžs sēst. Tur briesmīgi, tā kā leprazorija. Es tā bailīgi aizvēru acis un roku tikai pacēt pārtika nostāt gabalu. Un viņi laikam sajūt, paķir man roku un piespied sev klāt. Es lūdzu, ne dzīvs, ne miers. Es lūdzu, kungs, pagodinies. Viņš tevi neatstās. Tu dzirdēji? Neatstās. Vien māsas zvan. Vēl mums mazais slims, 40. Es teicu, ko lai brauc roku? Tu jau nevar atbraukt, viss ir aizputināts. Vīrs ir mājās, ir. Ejiet pie bērna. Tā tik pirmie mobīļai parādījās. Lieciet rokas virsū. Lūksim Dievu. Pielūdzam Dievu, sakar arī pārtrūka. Kāds pāris 3 dienas ne čipu, ne grabu. Pēc tam zvan. Bet meitiņi bija veseli. Dievs caur viņiem pagodinājās. Māmita tēt uzliek savas rokas. Tu dzirdi, tas kungs palīdz. Mums ir svarīgākais tas mantojums. Mēs mācāmies no to, kā tas ir bijis. Bet svarīgākais ir, kā mantojums tev pieder. Tev iet līdzi zīmes. Dari to, iesāc darīt. Pārkāp tam pāri. Cik reizes neesi bijis tādās spruhās? Reanimācijā, kur vispār nevar runāt. Mēs domājam, ka mums ir skaļums uz visu, kā tuši, kā tik Dievs var darboties. Mēs iegājam tur iekšā ar
Viņi tikai visu laiku brīdina. Jūs jau ziniet. Caur Danuts atkal jūs zināja, ka es tāds esmu. Jūs tikai klus, viss tik iet un tur. Mēs ar čukstējam. Uzlikām rokas un čukstējam. Viņai bija jāmirst, viņai nieres nestrādāja. Un pateikt cauri. Un mēs čukst. Kungs palīdz apžēl. Dziedīt tuvigā. Melānijā laikā bija. Nē. Un mēs tā pielūdzam, pateicam, paldies Dievs. Un aizgājām. Un viņi celas augšā. Dziedinām. Sāc darboties. Dzirdi. Sāc darboties. Ir ļaunums, Jēzus vārdā, ne manā dzīvē. Lai tas iet garām. Ar to tu Dievam godot. Ar to tu viņam pateicies. Lai šī tā prom no manas mājas. Un paldies, ka tu darbojies. Paldies, ka tu strādā. Mānas lūkšanas tu dzirdi. Taisno lūkšanas viņaus ir atvērta, viņš dzird. Pateicies par to, ka būs rezultāts. Kad? To Dievs zina. Viņš zina labāks laiks. Kā man tēvs teica, ka man pēc 7 gadiem, ka es nāks pie Dieva, ka viņš man baigais Dievs. 7 gadus es varu plivināties. Es nesapratu, kāpēc. Kāpēc Dievs? Es vēl to šodien nesaprotu. Ja viņš bija nolēmis, tēvs saņēma. Kāpēc? Bet Dievs zina, kāpēc. Tas ir viņš, suverenais prāts. Ir tas, kas ir atklāts. Ir tas, ko mēs lūdzam. Un ir tas, kas ir Dievs suverenais prāts. Amen. Citreiz viņš atbild momentāli. Citreiz viņš atbild ilgāk. Tas viss ir no viņa žēlastības. Slava Dievam! Sāc lietot to. Nebaidies. Kā Reinhardam Bonkeram prasīja kādreiz. Reinhard, ko tu darīsi, Dieva vīrs? Ja tu lūdz Dievu, un viņš zem tavas rokas nomirs. Mums teica, es lūkšu par nākošu. Par mironi nav jālūdz. Viņš nebija šokā ārprāt. Zem viņa rokas ir kas? Nē. Viņš lūks tālāk. Tu nebaidies par to. Uzprast, tu gribies par tevi lūkšu. Es par tevi aizlūkšu. Un tie brīnumi arī neizglābi. Viņi, man liekas, tikai vienu reizi uz baznīcu atnāca pēc tā brīnuma. Mēs domājam, būs brīnumi, piedzīvos, nu tik būs. Ne, kaut kā jocīgi. Kas mazāk ir piedzīvoši, ka vairāk turās. Nekā tie, kas tos lielos brīnums ir piedzīvojuši. Tu dzirdi, mums ir mantojums. Halleluja! Halleluja, brāl un māsa! Uzvars dzīvi. Tie, kas uzvar, sēdēs. Tie, kas uzvar, 7 draudzēm. Tiem, kas uzvar, es došu. Tiem, kas uzvar, redzēs. Tiem, kas uzvar, sēdēs. Tev jāuzvar apstākļos. Tu ir nolikts par uzvarētāju. Tev zīmes seko. Dēmoni to izdzīd. Ļauno garu to var apstādināt. Slimos to var dziedināt. Mirojus to var celt augšā. Jūs saprotiet, tas ir Dieva gars, kas pamudina. Dieva gars ir tas, kas pamudina. Pie slimnieka ārsts darbojas un kaut ko dara. Bet savu mūsu svētais gars. Vai nav brīnišķīgi, ka tev esi apzīmogots ar svēto garu? Un kad tev zīmes sekot? Tas mantojums, tas ir tas galvenais. Amen! Viņš ir debesīs. Mums ir mantojums. Ko viņš grib, lai mēs lietojam? Slavēts Dievs. Arī tā ir liela žēlastība šodien, kas mums ir dota. Tā ir liela žēlastība. Mēs neizpelnījam to, lai viņš tev un mani izredzētu. Tā ir viņa žēlastība. Un neviens nevar pateikt. Neviens nespēja saprast. Bet kāpēc? Vienkārši Dievvārds pamats, ka viņš mūs atpestīs. Amen, viņš mūs atpestīs. Viņš mūs ir izglābis. Kāpēc? No tīri žēlastības vien. Jo no žēlastības mēs esam pestīti ticībā. Un tas nav no mums.
Tā ir Dieva dāvana. Halleluja! Šīs svētās asins, kas mums šķīst un mazgā. Tad, kad mums iznāk sagrēkot. Bībele teica, ka nav neviena taisnā. Ka visi ir grēkojuši. Un visiem vajadzīgi taisnošana. Mēs dažādi krītām. Dažādos veidos. Amen. Lai cik mēs nebūtu pārliecināti sevi, tik un tā mums kaut kas sanāk. Tā ir. Dievs teica, vērsiet savas domas uz augšu. Kādreiz tu runā to cilvēku, un tu esi novērs savas domas uz zemi. Tā ir. Tava miesa aizgāja uz zemes lietām. Tu neaizgāja uz augšu. Tāpēc mēs svēto gāju. Un atkal vajag kungs piedod. Piedod man. Es katru dienu lūgtu, lai viņš man sargā no visām apgriecībām, no kārībām, no visu ļaunā, no sātana viltībām. Halleluja! Un mums ir šodien, šī brīnišķīgā diena, ka mēs varam taisnot aiziet no šeit. Ja kaut kas ir bijis, kad aiziet pie āras, visi ir priecīgi, kad vesel aiziet. Ka mēs priecīgi būtu, ka viņš mums ir piedevis, ka viņš mums ir šķīstīs un mazgājis. Tā kā mums biskaps teica, nokļūšana grūti, tur tā, šitā. Kaut to uz mājām jāiet. Un svētais gars teica, kas te tev rīvēs, kas tev pulēs un slava ceļās. Halleluja! Halleluja! Tu tiec pulēs. Tu tiec gatavots. Lai mēs šķīst un svēt, bez krums un vainas būtu gatavi. Tā kunga nākšanas dienā. Tāpēc es tev skubīju. Es patiesi Dievu priekšā. Cilvēku priekšā mēs varam izlikties labāk nekā esam, bet Dievu priekšā nevar. Tāpēc izrunā viņu sīk un skaidri. Lūdzu, lai viņš šķīstīja un piedod tavu pārkāpumu. Ja ko tu sevi atradīs, es zinu, ka svētais gars runā. Un saka, un tev būs piedots. Un tā mēs priekā varam savienoties. Ar slavu pateicību, ka tā ir mūsu uzvarā. Atceramies, viņa nav, kas nes mums uzvaru. Cik brīnišķīgi. Vienu cilvēku, upu, Jēzus Kristus dēļ, mums ir dot uzvaru. Pestīšana un glābšana. Tāda šī brīnišķīga diena. Tāda ir tā uzvara, ka viss ir piepildīts. Jāpiepildīt tikai vēl mums. Tev un man. Lai mums būtu tā svētlaime, ko Dievs mums dod. Jo lielāka svētlaime nav, kad grēks nevalda tavā dzīvē. Nav. Nekas tev nespēj stāvēt klāt. Kā grēks ir uzvarēts, tas ir brīnišķīgi. Kāds tad Dāvids teica, Dieva vīrs pēc viņa prāta un sirds, neatņem man pestīšanas prieku. Grēks nav pestīšanas prieks. Iesim mēs lūkšanā. Pārbaud savu sirsnību. Lai tas varētu darboties mūsu dzīvē. Amen? Pateic āmen uz šo vārdu.